times, the daily news. It comes down to reality, and it's fine with me, 'cause I let it slide. Don't care, it's a Chinatown on the riverside. I don't have any reasons, I let them all behind. I'm in a New York state of mind. Kā gāja, pastāsti visiem ar tavu dziesmu? Kādas emocijas, vai viss izgāja tieši tā, kā tu plānoji, vai kaut kas labāk vai sliktāk? Patiesībā emocijas ir fantastiskas, ir ļoti daudz pozitīvismu, ir daudz cilvēku, kas aplaudē un atbalsta tevi. Par dziesmu, par cik es dziedāju kā pirmā, bija, tiešām bija uztraukums, bet jebkuram cilvēkam es ieteiktu pamēģināt. Neturiet sveici zem pūru un nāciet mēģiniet dziedāt. Pastāst arī pārējiem, kas tā bija par dziesmu, ko tu dziedāji? Es dziedāju klasiku, Billy Joel New York State of Mind, tādā ļoti īpatnējā intro izpildījumā, un es ceru, ka publikai patīk. It was so easy living day by day, out of touch with the rhythm and the blues. The good job in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleeping, worrying about the way things might have been. Now the wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, rolling, rolling. Pastāst, kas tā bija par dziesmu, ko tu dziedāji? Proud Mary ir dziesma no Creedence Clearwater Revival. Un šī dziesma man ir ļoti tuva tīri ar to mesiģu, ko viņi sniedz cilvēkiem par to, ka dzīve nav gluži taisna, bet ar šiem te līkumiņiem kā upei. Pastāsti, ko tu dari ikdienā? Tava nodarbošanās, hobija un tā. Tātad ikdienā šobrīd es strādāju un paralēli mācos, bet tagad esmu beigus 12 un dodos tālāk uz Liepājas universitāti mācīties. Jā, tas dziedu vairāk vai mazāk ar skolotāju un spēlēju regbiju dažreiz, kaut vai cik tas pārsteidzoši nebūtu. Atpūšos, esmu dažādos, tā teikt, pulciņos. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Pastāsti kaut ko par sevi, kā tevi sauc, ko tu dari? Jā, es esmu Ivars, es students esmu, un tā kā es te bieži piekāpju uz šo folklubu, un arī uzdzied karaoke, un tad man uzaicināja Nauris, tā kā piedalīties konkursā, es arī domāju, kāpēc ne? Pastāst, kādas emocijas, kā viss izgāja, vai kā plānots, vai labāk, vai sliktāk? Nē, emocijas labas, skatījos skatītājiem patika, vienīgais tā, varbūt cerēt drusku augstāk no žūrijas, bet, tā viss ok bija. Tātad pašām likās, ka žūrija tā kā nedaudz pieturēja tās atzīmes. Viens no žūrijas, neteikšu kurš, bet, bet tā īstījās, ka, skaitēm patika, tas galvenais, tā kā diezgan labi. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be. Whisper